Valter, tu kaut ko? Ir ļoti daudz lietas, kas ir ārkārtīgi problemātisks. Ir tātad šī sociālā dzimuma normalizēšana ar Stambulas konvencijas ieviešanu un partnerattiecību likumu pieņemšanu, kas absolūti nav pieņemama. Ir vispār ekonomiskais stāvoklis, kas nemitīgi paliek sliktāks, tajā pašā laikā ceļot valdības locekļiem un ierēģiem algas. Ir nepietiekam nopietna attieksme pret Krievijas apdraudējumu. Šis pats poligons Sēlī, ko mēs gribētu jau vakar redzēt paveiktu, lai stiprinātu mūsu aizsardzību, šķiet, ka viņš absolūti nav īsti vairs dienas kārtībā. Šīs lietas ir ārkārtīgi daudz. Protams, vispārējā nihilistiskā un tāda nicinošā attieksme no valdības un politiķiem kopumā, kad var pirms vēlēšanām stāstīt kaut ko vienu ļoti konkrētu, kā piemēram ZZS solīja atbalstīt tradicionālo ģimeni un pēc vēlēšanām darīt tieši pretējo. Ir tik daudz neskaidāmas lietas, kas veido šo kopējo fonu, virzību, kas absolūti nav pieņemam un kas ir klāji kaitējoši nacionālas valsts interesēm un šodienas problēmu nepieciešamību risināšanu. Kaut kā tā. Jā, labi, paldies.